Tātad, jā, Dzintars pastāstīs par iespēju, vienu no iespējām, kā nodrošināt ēku atjaunošanu arī nākamos 20 gadus, būtībā uzlabojot šo te ESCO modeli, par ko jau Ģirds stāstīja no savas pieredzes. Un šīs iniciatīvas mērķis ir maksimāli sadarboties visām pusēm, apsaimniekotājiem, pašvaldībai, siltumapgādes uzņēmumam un darīt to kopā. Labdien visiem! Mani sauc Dzintars Jaunzemes, pārstāvu CRN ESCO, nodarbojamies ar energoefektivitātes pakalpojumu sniegšanu, bet šodien ne par mūsu darbību, bet vairāk par to, kādas ir iespējas, attiecīgi arī ne tikai vienam RENESCO, bet visiem, kas ir iesaistīti vai tad ir tūmā mājokļiem un viņu apsaimniekošanai un atjaunošanai un tā tālāk. Pirmkārt, ātri par to projektu, patiesībā viņš ir ļoti unikāls, jo viņš tad ir atbalsts no apvārsnes 2020, kas ir interesanti, tad, ja parasti visus šos atbalstītos projektus pārstāv daudz un dažādas Eiropas Savienības valstis, šajā gadījumā interesanti ir tā, ka no 7 partneriem 6 ir no Latvijas. Tātad gan potenciāli jauns ESCO, tad energoefektivitātes pakalpojums sniedzējs atkal jauns nams, tad arī Salaspils siltums, kas ir centralizētais siltumapgādes sistēmas operators, tā var teikt. Ekodoma, kas ir inženieru konsultatīvie uzņēmums, tad arī nevalstiskais organizācija, kā Teku energo taupības un saglabāšanas birojas, RENESCO un koordinē šo projektu Rīgas Tehniskā universitāte. Par problēmu ir skaidrs, tur varbūt nemaz nevajag runāt, tad šobrīd, un arī līdz šim, iepriekšējā programmā patiesībā iedzīvotājiem ir 4 varianti, ko darīt. Nedarīt neko, otrs mēģināt uzkrāt kaut kādu naudu un kaut ko darīt soli pa solim, vai cerēt, ka uzkrās vairāk un izdarīs visu vienlaicīgi. Trešais variants, tad tradicionālais, ka meklē vai apsaimniekotāju, vai kaut kādas projektu vadītājus, vai aktīvu mājas vecāko, un paši visu dara kopā, tad attiecīgi iet uz bankām, meklē finanses, prasa kārto lietas un tā tālāk, bet pēc pieredzes var teikt tā, ka tie, kas ir vienreiz šo ceļu izgājuši, ja mēs runājam par mājas iedzīvotājiem, tad viņi otro reizi to ceļu vairs negrib iet. Ar apsaimniekotājiem ir savādāk, ir pieredze, ir prasmes un tā tālāk ar katru projektu, tad šī pieredze palielinās. Tāpat tā problēma paliek, ja mēs ejam uz banku, protams, kaut kādā brīdī banka var atteikt dažādu iemeslu dēļ, tāpēc ir kaut kādas lietas jāmaina, jāmeklē kaut kādi risinājumi arī tam, varbūt jau laika periodam, kad šie atbalsti nebūs, un viņi arī tie laiki pienāks. Tad tas, ko mēs šajā projektā mēģināsim panākt, un arī attiecīgi jau arī esam daļai uzsākuši diezgan nopietnu darbu, ir standartizēt šo energoefektivitātes pakalpojumu kā tādu ideju. Lai būtu mazāk interpretācijas iespējas, un kas ir būtiski, tad nav tā, ka, ja mēs runājam par šo energoefektivitātes pakalpojumu, tad mēs runājam par kaut kādu vienu vai specifisku uzņēmumu, bet šeit ir iespēja darboties visiem, tad gan apsaimniekotājiem esošajiem, gan siltumapgādes uzņēmumam, gan būvniekam un tā tālāk, jebkuram interesantam, tad šeit ir tās durvis ir vaļā, un šī projekta ietvaros ir paredzēts sakārtot, standardizēt gan procedūru, gan līgumu, gan visas šīs minimālās prasības, kas atjaunošanas projektā ir jāveic, un kas ir vēl būtiskāk, tad ir veidot šis finanšu, varētu teikt, finanšu risinājums, kas ļauj šīm potenciālajiem energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem neturēt uz savas bilances visus šīs investīcijas, kas ir nepieciešamas, visu aizdevumu, lai veiktu šo visaptverošu atjaunošanu, tad iespēja šīs nākotnes, varētu teikt, naudas plūsmu pārdot, jeb pārfinansēt šīs investīcijas. Līdz ar to, teiksim, šeit ir iespēja attīstīt šo nozari diezgan tādā lielākā mērogā. Esošā situācija, tad tas ESCO, tā varbūt pazīstamāks vairāk, bet šobrīd viņš arī energoefektivitātes likumā ir kā energoefektivitātes pakalpojums, tad tā būtība ir tā pati, tad
primārais ir ēka, jā, tad jā, un šeit ir vairāki tad iesaistītās puses, nu, citreiz ir gan atsevišķi varbūt šīs te energoefektivitātes pakalpojums sniedzējs, jā, kur tad galveno darbību tad regulē šis līgums. Attiecīgi ir apsaimniekotājs, vai arī apsaimniekotājs varbūt vienā personā, tāpat arī siltuma apgādes uzņēmums, jā, tad būtība ir tā pati, ka pēc teiksim, šī te atjaunošanas projekta realizācijas, jā, šīs investīcijas cenšas atgūt no tad ietaupījumu. Un, protams, šīs te energoservisa pakalpojums sniedzējs vai vienalga pakalpojumu piegādātājs, jā, viņš tad ir tas, kas ir kompetents, strādā ar būvniekiem, izvēlās kādus risinājumus viņš īsteno un tā tālāk, un joprojām tad zināmā mērā nes atbildību par šo te projekta veiksmīgumu, un attiecīgi iedzīvotāju gadījumā, nu, viņš tiešām var par šo lietu, nu, īpaši nedomāt. Nu jā, līdzinājā pieredze ir, jā, tad nav tā, ka tikai viens pats Renesko ir kaut ko darījis, ir arī atsevišķi gadījumi, kur ir tādi daži projekti, kur varbūt mazākā mērā, bet ir arī, kur ir pilnā mērā uztaisīts arī tieši balstoties uz ESCO. Bet, nu, līdz šim, teiksim, trūka vienkārši tāds, nu, varētu teikt, kaut kādas zināmas, no standartizācijas, tad, nu, lai visi runātu par vienu lietu un saprastu. Attiecīgi arī gala rezultātā, nu, teiksim, gala labuma guvējs ir parasti iedzīvotājs, kam parasti, nu, daudz informācijas ir jāiznes, jāskaidro, un viņam arī varbūt tā ticamība kaut kur zūd, un šajā visā ķēdītē arī ir gan apsaimniekotājs siltuma apgādes uzņēmumi, tā skaitā pašvaldības, tā skaitā arī valsts iestādes un tā tālāk. Tā ka šeit varbūt šī situācija uzlabojās, jā, tad ar laiku, un mēs paredzam, ka arī šī ideja ies tālāk. Šīm te esošajiem projektiem tika veikts tad Eiropas rekonstrukcijas attīstības un attīstības bankas audits īsumā par rezultātiem, ja, nu, ietaupījums ir sasniedzams, protams, tas ir vidējais, ir ēkas, kur arī 60 un vairāk, bet atkal te ir ļoti būtiski varbūt korekti izmantot datus, jā, tad var runāt par maksājumu, par apkuri, var runāt par kilovatstundām, jā, un tur bieži vien var, teiksim, vai mēs runājam tikai par apkuri vai apkure plus cirkulācija vai tam līdzīgi, tā ka tur arī ļoti var citreiz sajaukt galvu, varbūt cilvēkiem, kas ar šīm lietām nestrādā ikdienā. Kas ir būtiski, tad ja veids, protams, šo te visaptvarošu atjaunošanu, tad nav tā, ka visas aktivitātes ir saistītas ar siltuma ekonomiju. Ir loģiski, ka ir pasākumi, kas ir obligāti jāveic, lai šī māja tiešām arī, teiksim, turpinātu kalpot un būt lietojumā. Tad ir praktiski, ja mēs redzam, vidēji ir zem 200 eiro uz kvadrātmetru, attiecīgi aptuveni 20-25 eiro ir saistīti uz kvadrātmetru investīcijas, kas ir vispār nav saistīti ar siltuma ekonomiju. Tad viņas nedod tiešā veidā siltuma ekonomiju, tie ir dažādi jumta darbi, jā, vai tur ieejas mezgla sakārtošana, pilastu nostiprināšana un tā tālāk. Bet, tad, nu, ņemot vērā esošo pieredzi un attiecīgi, nu, pareizāk sakot, arī ārvalstu pieredzi un to vēlmis šo te nozari varbūt sakārtot un piedāvāt tādu ļoti pilnvērtīgu produktu, nu, ir uzlabots šīs te pieeja, ja, un kā tad janvārī tika šīs te fonds nodibināts, kas ir Latvijas, Baltijas energoefektivitātes, nu, varētu teikt, fonds, kura uzdevums ir atvieglot darbu visiem ESCO, tad, kā jau teicu, vai visiem šiem energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējiem, un kas nav tikai, kā jau vēlreiz gribu uzsvērt, nav Renesko bet ir arī tiešām apsaimniekotājs, vai vienalga būvnieks, cits komersants, ja, kuram šī varbūt tēma nav sveša. Un tā galvenā lieta ir tāda, ka šis projekts pirmkārt standartizēts visas šīs te galvenās
atjaunošanas, teiksim, atjaunošanas galvenās lietas, kuras ir kā minimālās prasības, kuras ir jāizpilda, un tā tālāk visas procedūras, līgumi, kārtībā, kā pieņem šos darbus, kādā veidā pārbauda iegūto rezultātu, ja, tad ietaupījumu un tā tālāk. Šis teiksim, dokumentu un procedūras kopums tiks sagatavots un varēs tikt izmantots tad vienādi visiem bez, teiksim, kaut kādām interpretācijām. Un kas ir vēl svarīgi, tad ja parasti līdz šim bija tā, ka, teiksim, šis energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs uz sevis paņem visu šos te kredītus, jā, attiecīgi viņš ņem ilgtermiņa aizdevumus, un bankas parasti vienmēr skatās uz teiksim, tādiem ātrākiem novācāmiem augļiem, jā, uz īstermiņa kredītiem, tad ilgtermiņa kredīts parasti var sanākt, teiksim, ar netik izdevīgiem nosacījumiem. Līdz ar to šajā gadījumā šis te fonds nāk kā, teiksim, šī te, varētu teikt, inovācija, kas, jā, konkrētais energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, tad pēc 1-2 gadu tad šīs te verifikācijas perioda pierāda, ka viņš ir izpildījis visas tās minimālās prasības, kas ir jāizdeno ar ēku, panācis šo te plānoto ietaupījumu, tad ir atbilstoši kvalitātei, noteiktai un tā tālāk, tad šis te pakalpojumu sniedzējs varētu teikt, pārfinansēt savu to investīcijas, jā, vai nākotnes naudas plūsmu un atdot bankai aizdevumu, un attiecīgi bankas aizdevumu viņš ņem tikai varbūt uz šiem te 1 vai 2 gadiem atkarībā no teiksim, tās situācijas, kurā brīdī tā māja pateikusi jā, kurā brīdī viņa ir parakstījusi šo te energoefektivitātes pakalpojumu līgumu un tā tālāk. Līdz ar to, teiksim, šis te pakalpojumu sniedzējs var šo te, tad nav tā, ka viņš apstājās pie vienas mājas vai, piemēram, citā gadījumā varbūt ar 6 mājām, jā, un pēc tam banka pasaka viss, mēs jums nedodam, tāpēc, ka jums ir tā kredīta portfelis ir liels. Līdz ar to šīs te fonds, kas, teiksim, šo nākotnes naudas plūsmu nopērk, varētu teikt tā, tad, teiksim, atvieglo darbu šīm te ESCO sniedzējiem. Bet, kas ir vēl varbūt būtiski, tad, ir skaidrs, ka bez atbalsta vispār, teiksim, tās renovācijas nenotiek tik strauji, bet, piemēram, arī redzam piemēri, kur šīs te kaut kādas minimālie atjaunošanas darbi ir veikti arī bez atbalsta, ja, un viņi atmaksājās kaut kādā, tad, teiksim, pārredzamā nākotnē. Jā, un, protams, par šo te sīkāk un detalizētāk un tālāk tiks veidoti atsevišķi pasākumi, jā, bet tā galvenā doma ir tieši, teiksim, standartizēt šo te visu, varbūt, jauno tirgu, jā, un mēs ceram, ka arī būs daudz vairāk, teiksim, šie te energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēji. Manā uztverē tas ir viens no ceļiem, kurš būs jāiet, gribot, negribot. Ja mēs gribam turpmāk arī, teiksim, kā apsaimniekotājs sakārtot šo te dzīvojamo fondu, vai vismaz palīdzēt. Un šī te standartizācija arī palīdz, teiksim, palielina šo pieejamo finanšu daudzumu, ja, tad privāto kapitālu un tā tālāk. Tā kā, viss šis, ir ļoti būtiski un tiks arī vairāk publiskāk arī, tad parādīts. Šobrīd mēs esam, šīs gads ir praktiski pagājis, tad sākuma fāzē vēl projektam ir 2 gadi, tad, tuvākajos 2 gados darba un informācijas būs daudz. Bet, ja, protams, jā, atslēgas vārds ir sadarbība, tad atvērt, zinām mērā arī uzticēšanās, jā, ne tikai iedzīvotāji savā starpā, viņiem ir jāuzticās, bet arī, tad apsaimniekotājiem ar potenciālo šo te energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju vai teiksim, tad viss šīs te iesaistītās puses, ir jāstrādā kopā. Kas ir plānots tuvākajā nākotnē, tad, kā jau teicu, detalizēti un sīkāk par šīm te visām lietām, kādā veidā, tad kādas ir tās prasības šiem te pakalpojumu sniedzējiem un tā tālāk. Visi šie te aspekti tiks izklāstīti un patiesībā šīs apmācības ir bez maksas.
un attiecīgi sekojam informācijai, jā, tad, protams, ir iespēja arī tikt tādā saucamajā asociētajā partneru grupā, kam ir zināmas priekšrocības. Nu, tas ir praktiski būt vistuvāk informācijas avotiem, jā, un teiksim, sekot līdzi šīm te aktivitātēm, bet arī, nu, ir zināms uzdevums šiem asociētajiem partneriem, tad ievērot šo caurspīdīguma un rīcības kodeksu, jā, tad kas ir izveidots un teiksim, ieveidot to ideoloģiju, jā, ka, nu, teiksim, šī te darbība ir nu, caurskatāma un tur nav, teiksim, paredzēt kaut kādi zemūdens akmeņi. Un attiecīgi šeit arī tad ir iespēja tad sekot vairāk šīm te aktivitātēm. Nu, un tas varētu būt tādā ļoti ātrā tempā viss, bet informācija noteikti būs un ja ir kaut kādi jautājumi, droši var jautāt, mēģināsim kaut kādā veidā atbildēt.